Čau! Man prieks tevi redzēt! Te būs 7 praktiski padomi, kā padarīt savu ikdienu veselīgāku un pilnvērtīgāku. 1. Ļoti skaidri apzinies savu kāpēc. Kāpēc tu vēlies savu ikdienu padarīt veselīgāku? Kāpēc vēlies vairāk kustēties, veselīgāk ēst un nenobīsties no vārda veselīgs? Veselīgs var būt un ir garšīgi, un veselīgs ir arī jautri, tas nebūtu nav garlaicīgi un mokoši. Reizēm tas ir mūsu sevis paspiešana ārpus komforta zonas. Protams, ja ir pierasts sēdēt uz dīvāna katru vakaru, tad tas ir ārpus komforta zonas piecelties un iet ārā, kaut ko darīt, vai aiziet uz treniņu, vai izkustēties, atvērt video, pavingrot. Tomēr tas nebūtu nav mokoši, tomēr tas ir savādāk kā ierasts mūsu ikdienā. Bet sāc ar to, ka tu paņem baltu papīra lapu un uzraksti kāpēc. Kāpēc es vēlos mainīt savu ikdienu? Tie kāpēc katram mums ir atsevišķi un atšķirīgi un individuāli, jo arī katrs mēs esam savādāks. Vienam šis kāpēc var būt, jo vēlas palielināt enerģiju, uzlabot veselību, iespējams kāds vēlas nomest svaru, kāds vēlas uzaudzēt svaru, kāds vēlas saglabāt savu fizisko sagatavotību, kāds vēlas uzvilkt mazāku izmēru, kāds vēlas uzvilkt lielāku izmēru, kāds vēlas justies labāk. Tad, kad tu esi atbildējis uz šo savu kāpēc, paskaties tālāk. Kāpēc tu vēlies vairāk enerģijas? Kārtīgi sev izjautā, tā kā kārtīgs detektīvs. Kāpēc tu vēlies vairāk enerģijas? Vairāk enerģijas vēlos, lai varētu skriet ārā ar bērniem, pavadīt laiku ar savu ģimeni, tā es jūtos aktīvāk, vispār kopumā enerģiskāk un pilnvērtīgāk dzīvot savu ikdienu. Paskaties tālāk, kāpēc tu vēlies dzīvot pilnvērtīgāku ikdienu? Jo tādā veidā es visās citās dzīves jomās arī jūtu, ka esmu efektīvāks, es patīku sev labāk, es izbaudu dzīvi daudz vairāk. Tu esi atbildējis kārtīgāk uz to savu kāpēc un ar svaru kausēm uzliec otru. Kas notiks, ja es to nedarīšu? Kā es jūtos? Kā es vispār šobrīd jūtos? Un tu vienmēr izvērtē uz svaru kausiem šo, kā es jūtos tagad un kā es vēlētos. Un tas tev palīdzēs virzīties uz priekšu tajā brīdī, kad šķiet, es negribu kustēties, kāpēc man atkal jādomā, ko ēst, kāpēc man tas, kāpēc es to daru. Jā, apmēram pēc prakses 2. līdz 3. nedēļā var teikt, ka mēs sākam sev uzdot jautājumu, priekš, kam es to daru? Ja tev ir skaidrs uzrakstīts savs kāpēc, tad ja tu arī pats tev prāts mēģina tevi aizvirzīt to vieglāko versiju, tu paskaties uz savus lapas un atceries, skaidrs kāpēc. Ja tu vēlies zaudēt svaru, ļoti precīzi uzraksti, cik tu vēlies zaudēt un kāpēc. Tikai atceries tajā, ka šajā skaitlī precīzajā noteikti, ka nav tā atslēga. 2. Kārtīgi paskaties, kas ir uz tava šķīvja. 3 dienas, kā minimums, ja tā vispār būtu nedēļa, tas būtu izcili, tu pieraksti, kas ir tas, ko tu ēd un dzer. Un pilnīgi precīzi, cikos, kas ir tas, ko tu ēd un dzer. Ja liekas baigais čakars, šo es negribu darīt, tad tu zini skaidri, ka jau pirmajās dienās būtu ideāli kaut vai, ka tā ir darba diena un arī brīvdienas, ka atšķirās. Ja tava ikdiena mainās, vai tās ir no 5 darba dienas un pēc tam brīvdienas, vai arī, piemēram, tu strādā mājiņu darbu, tad tu tomēr pieraksti katrā dienā, dažādajā dienā, kas ir tas, ko tu ēd. Ja tu pilnīgi skaidri pats būsi paskatījies, kas tur notiek, tad tu arī pats ļoti ātri pamanīsi, kur ir tā aizķeršanās. Iespējams, tas tur pietrūkst pilnvērtīguma, iespējams, ir ļoti liels pauzes starp ēdienreizēm, iespējams, ir vakara našķošanās, ka viss ir miers, esmu no darba mājās, vai bērni aizgājuši gulēt, vai vispār ir iestājies miers un klusums, kas notiek tad uz tavu šķīvja. Tu izvērtēsi to, kurā brīdī ienāk alkohols, cik daudz ir alkohols, pieraksti, cik tu daudz kafiju dzer, vai tu kafijai ber klāt cukuru, vai tu kafiju dzer ar pienu, cik daudz šīs kafijas ar pienu ir kārtīgi paskaties un izkrati to savu ēdienkarti, un tā tu ļoti skaidri varēsi jau ieraudzīt, kur ir tās likumsakarības, kur nepieciešami uzlabojumi. 3. Cik tad daudz tas cukurs ir tavā uzturā? Pasaules veselības organizācija rekomendē nepārsniegt 24 gramus pievienoto cukuru dienā. Šis neatiecās uz augļiem, šis neatiecās uz augļu cukuriem, bet tas attiecās uz cukuru, kur ir paņemts un piebērts klāt. Cik ir 24 grami? 24 grami ir no apmēram tādas 5 teikarotītes. Ja? Tomēr tev ir jāsaprot, ka cukurs jau nav tikai cukurs, kur tu paņem ar teikarotīti un pieber kafijai vai tējai. Cukurs
ir arī paslēpies produktos, pat tādos, kuros mums liktos, nu kādā veidā tur ir tas cukurs. Tev ir jāsāk kļūt ļoti apzinātam, jāgriež otrādāk etiķete un jāskatās, kas ir sastāvā. Ja sastāvā ir pieminēts vārds cukurs, tātad arī lejā pie gramiem, ja, kas ir tabuliņa, ogļhidrāti, to starp cukuri, tev ir jāapskatās, cik daudz tur ir pierakstīts. Un atceries, ka tas ir rakstīts uz 100 gramiem. Tātad, ja tu esi plānojis apēst visu šo snikera batoniņu vai izēst visu šo jogurtu ar pievienoto cukuru, tad tev ir jāreizina tie 100 grami attiecīgi ar produktu tilpumu. Ja, tādēļ, ja teiksim uz 100 gramiem tur ir 15 grami cukura, un tu izēdīsi 200 gramus vai apēdīsi 200 gramus, nu tad saproti, ka tu būsi apēdis 30 gramus cukura, pievienotā, kas pārsniedz Pasaules veselības organizācijas rekomendēto. Pie tam, ja vēl ikdienu ir sēdoša, šo enerģiju tu neiztērē, tad kas notiek ar šo apēsto cukuru un neizlietoto enerģiju? Tā nonāk tauku šūnās, tā uzkrājās un tauku šūnas aug un tā veidojās liekais sars. Ja tu varētu domāt, nu labi, tas nekas, lai man tur ir, man tas netraucē, tāds arī var būt, tomēr atceries, ka nav jau runa par to ārējo ķermeni. Runa ir par to, kas notiek ar mūsu ķermeni iekšā. Ja kādam liekas, es varu ēst visu, ko gribu, man tas nekā nekaitē, ja tev liekas, ka vienīgais, kā tas varētu kaitēt, ir tas mūsu vizuālais izskats, kuram mums liekas, ka ir jābūt kaut kādā vienā vai citādā veidā, tad īstenībā tas jau kaitē mūsu iekšējam ķermenim. Mūsu nieres un aknas aptaukojās, mūsu veidojās iekaisuma process ķermenī, zobu stāvoklis sabojājās, zārnu stāvoklis, smadzeņu darbība, kognitīvās spējas. Cukurs ir diezgan liels bubulis. Ir runa par to, ka produktus nevajag demonizēt. Produktus nevajag demonizēt, ir normāli ēst, varbūt atkāpes. Tomēr cukurs gan jau ir aizgājis tādā uzvaras gājienā un panācis to, ka pasaulē liekās svaru problēmas jau ir pat 60% planētas. Līdz ar to mums ir jāpievērš uzmanība tam, cik daudz mēs apēdam. 4. Pievērš uzmanību tam, cik pilnvērtīgs ir tavs uzturs. Nepietiek ar to, ka mēs apēdam kalorijas un uzņemam it kā enerģiju. Mums ir jāpadomā par to, kādas ir šīs kalorijas, cik pilnvērtīgas tās ir. Vai mēs ēdam ēdienu, kas mums dod enerģiju, vai mēs ēdam ēdienu, kas mums atņem enerģiju. Kalorijas katram no mums ir nepieciešams, un es gribētu teikt, ne mazāk kā 1700 kalorijas dienā. Katram pieaugušam cilvēkam, mēs nerunājam par bērnu, pieaugušam cilvēkam, ne mazāk kā 1700 kalorijām vajadzētu būt tajā brīdī, ja ķermeņa garums ir 1,55 m un virs. Ja, tad mums ir jāapzinās to, ka tai kalorijai ir jābūt pilnvērtīgai. Ko tad tas īsti nozīmē? Pilnvērtīga kalorija nozīmē to, ka šajā kalorijā ir uzturvērtība. Šī kalorija nav ātri, nesadeg ātri ķermenī un tikpat ātri nepazūd, kā piemēram tas notiek ar parastu cukuru vai arī baltmaizi. Mēs saprotam, ka es uz tā šķīvja uzlieku visu, kas ir nepieciešams pilnvērtīgai, maltītai, veselam cilvēkam. Tātad tu vari atcerēties un sekot līdzi šiem 4 vaļiem, jeb 4 pilāriem, kā es to saucu. Numur 1. Atceries par obaltumvielām. Obaltumvielas, obaltumvielas, obaltumvielas. Kas tas ir? Obaltumvielas ir gaļa, zivis, pākšaugi, piena produkti. Atceries par skāpiena produktiem, kas ļoti labvēlīgi ietekmē mūsu zarnu mikrobiomu. Tās ir olas, tie ir zem pākšaugiem mums ir apakšā gan zirņi, gan lēcas, gan turku zirņi, ja? Viss, kas ir no pākšaugu dzimtas, pupiņas tās pašas. Obaltumvielas mums dienā būtu jāuzņem katram no apmēram 1 gramu uz katru savu ķermeņa kilogramu. Tātad apzinies to, ka tu arī vari skatīties un saprast, cik produktā iekšā ir obaltumvielas. Ja tu negribi skatīties uz gramiem, ko lielākoties mēs arī negribam skaitīt kalorijas, svērt, tad atceries obaltumvielas katrā savā maltītē apēst apmēram savas plaukstas lielumā. Numur 2. Atceries par labajiem taukiem. Ja obaltumvielas būvē mūsu ķermeni, obaltumvielas ir katras mūsu šūnas, kuras ir miljardiem mūsu ķermenī pamatā. Obaltumvielas ir mūsu mati, mūsu āda, mūsu orgāni, mūsu smadzenes. Viss mēs sastāvam no obaltumvielām. Šūnu darbībai ir nepieciešama obaltumviela. Ja nav obaltumviela, tad ķermenim ir ļoti grūti. Tas ir tā kā māja bez tādiem kārtīgiem pamatiem.
Olbaltumvielas ķermenī neuzkrājas. Nav tā, ka es domāju, ka es, teiksim, paēdīšu vienā dienā, tad kārtīgi apēdīšu olbaltumvielu divreiz to devu un nākamajā dienā neēdīšu, tad tam ķermeņa darbībai, vielmaiņai un homeostāzes uzturēšanai veselīgas, kas nozīmē, ka mūsu ķermenī notiek visi dabīgie procesi pilnvērtīgi, tāds ir nepieciešams uzņemt katru dienu. 2. Tātad tauki, labie tauki. Ēdiens nav labs vai slikts, tomēr tauki, ja mēs uzņemam pārāk daudz nevēlamos taukus, tad arī nonākam tajās Eiropas statistikās, kā valsts, kurā vīriešiem vislielākā saslimšana arī ir no sirds un asinsvadu slimībām. Kas nepatīk mūsu asinsvadiem nepatīk nevēlamie tauki, kas ir pārāk daudz piesātināts taukskābes un pārāk daudz trans tauki, kas ir dikti trekna gaļa, pārāk daudz trekna piena produktu, ko nozīmē pārāk daudz, pārsniedzot šo 3 olbaltumvielu dienā plaukstiņas, vai arī, ja mēs runājam par daudzumu par taukiem, tad tie ir tava katrā ēdienreizē īkšķa lielumā. Ja? Kas ir labie tauki? Tās ir zivis. Tā kā zivis ir arī olbaltumvielas, zivis ir arī tauki. Tad, ja tavā maltītē ir zivs 3 reizes nedēļā, tas ir izcili. Tas ir izcils veids, kā papildināt savu ēdienkarti. Nevis papildināt, bet nodrošināt pilnvērtīgu savu ēdienkarti gan ar olbaltumvielām, gan ar labajiem taukiem. Zivju eļļa, olīveļļa, rieksti, sēklas. Tas ir tas, kā mēs varam uzņemt vajadzīgo mūsu ķermenim. Pēdējos gados arvien vairāk tiek vērsta uzmanība uz labo tauku trūkumu cilvēka organismā, kas norāda gan uz hormonālām problēmām, gan arī uz smadzeņu saslimšanām, uz kognitīvo spēju traucējumiem, jo lielākoties no katra tās mūsu smadzenes arī tās sastāv arī no taukiem. Ja, tur ir tauki un ūdens lielākoties. Līdz ar to mums ir jānodrošina tas mūsu cietais disks, tā mūsu vieta, viens no galvenajiem orgāniem, kas mūsu ķermenī ir ar labajiem taukiem. Tas, ko mēs liekam uz savu šķīvi, mēs nebaidāmies no ogļhidrātiem un liekam arī ogļhidrātus uz savu šķīvi. Ogļhidrāts nav nekāds bubulis, ja mēs to neēdam pārāk daudz, ja mēs neēdam pārāk daudz vienkāršs ogļhidrāts, kas ir parasts cukurs, kas ir kviešu miltu un to izstrādājumu, tā skaitā arī mannā, viss mannā, putras un kviešu milti. Tepat nav tik daudz runa par glutēnu, jo glutēns veselam ķermenim, veselam cilvēkam mērenā formā, un ko nozīmē mērena forma, ogļhidrātu pēc lielumiem mums vajadzētu nepārsniegt tādas 3 saujiņas dienā. Ja? Tad mēs mēram pēc savas saujas. Ja mēs esam vīrietis, ja tu esi klausies līdz galam, es pieminēšu svarīgu atkāpi un svarīgu punktu arī par daudzumu, ko apēd vīrietis attiecībā pret sievieti. Šobrīd skatāmies uz plaukstiņu. Ja? Mēs apēdam sauju ogļhidrātu vienā ēdienreizē, vidēji 3 reizes dienā. Kas ir ogļhidrāti? Tie ir graudi, tie ir griķi, tas ir sorgo, tā ir prose, tās ir grūbas. Tie ir melnie rīsi vai savvaļas rīsi un arī pilngraudu auzas vai mieži. Tas arī ir tas, ko mēs varam iekļaut savā ēdienkartē. Un 4. valis, uz kā turās tas mūsu uzturs, ir dārzeņi un arī augļi. Ja? Tās ir šķiedrvielas. Ja ogļhidrāti mums dod enerģiju, tad šķiedrvielas ir tas, kas mūsu gremošanas sistēmai palīdz darboties. Ja es reizēm saņemu jautājums par to, ko man vairāk ēst, lai man būtu labāka tā gremošanas darbība, labāka vēdera izeja un viss, kas ar to saistīts, tad es saku, ka mēs paskatāmies pirmām kārtām, cik daudz šķiedrvielas svaigā formā nonāk mūsu uzturā, cik daudz mēs ēdam dārzeņus pie katras ēdienreizes noteikti vajadzētu arī pievienot. Domājot par dārziņiem, mēs domājam par to, kā apēst varavīksni. Ja? Mēs neskatāmies uz to, varbūt, kurā dārzenī ir kurš vitamīns, bet mēs domājam par to, lai pēc iespējas tas būtu krāsaināk. Par dārziņiem es pat teiktu par apjomiem. Neuztraucies dārzeņu, tu nevarēsi apēst pārāk daudz, vairāk kāds būtu nepieciešams. Tātad sievietē mēs skatāmies 1 plaukstas lielumā ēdienreizes, vīrietim mēs skatāmies 2 plaukstas. Kāpēc tas tā ir? Vīrietis pēc daba tāda ir uztaisījis jau ļoti sen atpakaļ. Cilvēka ķermenis ir ļoti inteliģents veidojums, ko daba ir veidojusi. Vīrietim ir vairāk šīs liesās masas, sievietei tomēr ir šī tauku masa vairāk attīstās, ja vairāk arī šis tauku procents vispār kopumā attiecībā pret lieso ķermeņa masu. Kā arī vīrietis var pat attīstīt pa 20–30% lielāku spēku kā sieviete. Tātad vīrietis vispār pats par sevi ir spēcīgāks, viņam tā enerģija ir vairāk ķermenī, līdz ar to tās maltītes var būt lielākas.
Protams, tad, ja mēs vīrietis nevēlās ēst divas plaukstas, nav jāspiež sevī iekšā. Ja mēs skatāmies 1 līdz 2 plaukstas vīrietim, tas arī ir attiecībā. Protams, tas arī ir svarīgs no tā, cik cilvēks ir garš, tomēr neiedziļinātos pavisam daudz detaļās, skaties uz 2 plaukstām. Ja nu galīgi negribās 2 ēst, tad ēdam pusotru. 5. Cik tavā uzturā daudz ir ūdens? Ūdens ir kārtīgs pasniegs mūsu ķermenī, kas nodrošina ļoti būtiskus dzīvības principus. Mēs nevaram iztikt bez ūdens. Cilvēks nevar eksistēt bez ūdens. Tādēļ pēc teorijas katram no mums būtu jāizdzer apmēram 30 ml katru savu ķermeņa kilogramu. Paskaties, cik šobrīd ir tavā uzturā un iespējams vari palielināt, sākot pamazām ar 1 glāzi un tad jau tālāk arī pietuvoties tam, lai tie būtu šie 30 ml katrā tavā ķermeņa kilogramā. 6. Kustība. Kustība ir dzīvība, tā tas patiešām ir, lai darbotos mūsu vielmaiņa, lai darbotos mūsu nervu sistēma, asinsrite, limfātiskā sistēma, mums ir nepieciešama kustība. Bez kustības nekādi cilvēks nevar iztikt. Nekustoties, mēs kļūstam tiešām arvien slimāki, gan mūsu balsta sistēma, muskuļi, viss kļūst nelaimīgs, tā skaitā arī nervu sistēma. Ko darīt? Skaties, lai tavā nedēļā, 7 dienās būtu kā minimums 150 minūtes mērenas slodzes. Mums nav jāpārspīlē un jāiet tur uz maratoniem un uz katru dienu sporta zālē. Ja kāds to vēlas darīt, droši to var darīt, ideālā gadījumā treneru pavadībā. Tomēr visādi citādi 150 minūtes ir tas, ko ieviest mūsu ikdienā. Tad mēs skatāmies uz to, ka mēs nodrošinam sevi ar dziļās muskultūras treniņiem, nodrošinam to, kas ir iekšā, to mūsu āboles serdi, kurai ir jābūt stingrai un jātur mūsu balsts. Tad mēs piedomājam arī pie tā, ka mēs ieviešam mūsu ikdienā arī nedaudz spēka treniņus, nepārspīlējot daudz ar svariem, tas varbūt arī ar savu ķermeņa svaru, tomēr mēs uzturam šos muskuļus tonusā. Un atceries arī, ka tavai treniņu programmai ir jābūt atbilstoši tavam mērķim. Ja kādam negribās audzēt lielus muskuļus, nav jāstrādā ar lieliem svariem. Lai nomestu svaru, nav jāskrien kilometri. Skaidri apzinies, kāds ir tavs mērķis, ko tu vēlies no savu fiziskā ķermeņa. Tomēr visādi citādi 150 minūtes jebkuram cilvēkam ir šī minimālā formula, kuru ieviest mērenas slodzi. Vai tā ir ātrāka pastaiga, vai tas ir lēns riksītis, vai tas ir ritenis, tomēr šīm ciparam mūsu ikdienā, nedēļas rutīnā ir jābūt. Un 7, kas īstenībā pat varētu arī būt 1, ir stress. Stress, kas ir hronisks stress, tas nozīmē, ka stress, kas neatlaiž visu laiku, katru dienu mēs dzīvojam kroniskā stresā. Hronisks stress patiešām ir liels iekaisuma procesu veicinātājs. Stress ir tas, kas tur mūsu stresa hormonus augšā, kortizolu, adrenalīnu un cita veida hormonus, kas neļauj tam mūsu ķermenim atslābt. Īstenībā arī tas neļauj ķermenim zaudēt svaru, jo mēs visu laiku esam tādā trauksmes pozīcijā. Tāpēc skaties uz stresu, kas notiek, cik 10 balvu sistēmā no 1 līdz 10 tavā ikdienā ir stress. Ja šis cipars ir augstāk par 6, iespējams, tev ir nepieciešams meklēt palīdzību, varbūt pat arī savā ģimenē pateikt, hei, es esmu piekusis, man īstenībā ir tāds stress, es pats nezinu, ko darīt. Kā tev liekas? Iespējams, pietiks ar to, ka tu iziesi pastaigā ārā ar kādu un varēsi pastāstīt par to, kā tev iet. Iespējams, ka tev ir nepieciešams jogas nodarbības, tā arī ir palīdzība. Tu dodies uz jogas nodarbībām vai arī uz elpošanas un meditācijas nodarbībām, uz stiepšanos. Ja tu nevēlies nekur doties, tu atver video un atrodi kādu stiepšanās vai elpošanas vingrinājumu un nomierini savu ķermeni. Un galvenokārt, tu īstenībā paskaties un saproti, kas ir tas, kas tieši tevi nomierina. Varbūt tā ir grāmata. Ja tu nezini, tad tas ir noteikti uzdevums, ar kuru es gribu tevi atstāt beidzot šo video, atrast to, kas ir tas, kas tevi nomierina. Varbūt tā ir augstā pelda, varbūt tā ir pirts, varbūt tā ir dienas grāmatas rakstīšana, mūzikas klausīšanās. Jaunajām mamām iespējams tas ir vienkārši pasēdēt klusumā, ka neviens neko neprasa. Atrast šīs 10 līdz 15 minūtes dienā kā minimumu un mīļās mammas un tēti duša neskaitās. Duša neskaitās kā tavs miera mirklis, tas ir ikdienas higienas jautājums, kuru tāpat tu veiksi. Tas ir kaut kas, kas pabaro tavu dvēseli.
Jo atceries, ja tu nemazināsi stresu, tad ar laiku paliks tikai sliktāk. Ja jau tu jūti savā ķermenī simptomus, kā galvas reibšanu, kā pastiprinātu, reizēm tā var būt arī pātrināts sirds ritms, kā aizkaitinātība vai tieši otrādi ļoti lielu nogurumu, apetītes zudumu vai apetītes pārlieku lielu esamību. Tavs ķermenis tev pateiks priekšā. Tev ir tikai tajā jāieklausās. Tādēļ skaties uz nākamo 21 dienu, vai arī tu jau atceries, ka veselīgs dzīvesveids īstenībā tas ir dzīvesveids. Tas pat nav nekādas drastiskas tur tagad pārmaiņas un visas dzīves mainīšana vienā dienā. Ievieš šos paradumus un skaties šo no 1 līdz 7, kas ir tas, kas ir pirmais, ar ko tu vari sākt. Sāc šodien, kārtīgi izpreparēt to savu ikdienu, lai jauno gadu tu vari sākt un galvenais turpināt skaidri un apzināti par to, kas notiek tavā ikdienā, kas notiek ar tavu ķermeni, kas notiek ar tavu prātu un kas notiek īstenībā arī tajā sirsniņā iekšā, jo katru dienu mums ir jāparūpēs par savu fizisko ķermeni, par savu prātu un par savu dvēseli. Tāpēc veselā miesā mīt vesels gars, un to mums ir jāatcerās katru dienu.